Mēs atgādināsim Knabam par vienu lietu, kas publiskā telpā jau ir izskanējusi, taču vēlreiz atkārtošana ir ne tikai zināšana māte, bet arī tēvs. Un šis ir gadījums, kur mēs pasvītrosim Latvijas valsts meža darbinieku Mērānu, kurš līdz noteiktam laikam atbildēja par noteikumiem un nolikumiem koksnes pārdošanā. Ja? Tā ir valsts akciju sabiedrība. Viņa alga gadā bija 108 000. 108 000, bet viņš nav amatpersona. Viņš nav amatpersona. Nē, viņam alga ir normāla, viņš nav amatpersona. Viņš kārto noteikums, nolikums un tam līdzīgi un aiziet no darba. Un kas viņu paņem darbā? Ja viņš būtu amatpersona, tas ir interešu konflikts. Ja? Turpat paredz to pāris gadus tā kā sēd mierā. Bet viņš kokrūpnieku nozarē uzreiz ierakstās pie vienu uzņēmumu. Un Knabs tajā visā noskatās. Un neko nesaka. Kāpēc? Tāpēc, ka likums jau it kā nav pārkāpts. Viss ir kārtībā. Ja? Mērāns strādāja tagad valsts akciju sabiedrībā, nākamajā dienā pie privātajiem. Vai tur ir interešu konflikts? Ja neesi amatpersona? Nav. Bet kāpēc to nevarētu sakārtot? Kāpēc to nevarētu sakārtot? Jo tās ir aizdomas. Un atgādināšu, ka puika pelnīja valsts akciju sabiedrībā labu naudu. Un uzreiz atrod darbu pie privātajiem, tad kādas intereses viņš valsts akciju sabiedrībā pārstāvēja?